izteikšu savas pārdomas par kūdītājiem, nesaticības veicinātājiem un naida propagandas bīdītājiem. Vai jūs esat pamanījuši, ka jau kopš tā saucamās brīvvalsts izveidošanās ir bijušas entās morālo kropļu balsis, kas gaudojušas Krievi nāk, līdz kamēr šis līmenis ir aizgājis līdz sitīsim vati, neļausim krieviem pat viņu dziesmas dziedāt un tā tālāk. Iedomājieties, līdz kādai debilitātes fāzei šie morālie kropļi ir nonākuši, un mēs tādā miskastē dzīvojam. Gribu pasakīt, ja jūs lasāt komentāros, piemēram, Facebookā, Telegramā, citās platformās, vai arī tā saucamajās oficiālajās ziņu vietnēs, ka figurē šādi vārdi, kas aicina uz nesaticību, vai arī kas afišē tādus notikumus, kur tur ir pazemoti tie, kuri nesimpatizē politiskajai varai, un kur vienkārši tiek tā ciniski nokomentēts, jā, ka tur kāds Krievu tautības cilvēks tika pazemots, vai tur jebkuras citas tautības cilvēks tika pazemots, vai kāds tāds, kas elpo brīvi, tika pazemots un atstāts situācijā, kur cilvēku tiesības netiek ievērotas, tad ziniet, ka to dara morāli kropļi. Šie morālie kropļi tīši to dara, jo šāda morālā kroplība nav iespējama līmenī nejauši. Un tā kā šīs darbības atkal un atkal atkārtojas, tas tikai pierāda to, ka šī morālā kroplība ir politika pirmkārt, un tā viņiem ir arī šo morālo kropļu sirdsapziņas un dievu vietām. Viņi vadās pēc tās, viņiem tāda ir katra diena, viņi bez kaitēšanas nespēja iztikt. Un cilvēkiem Latvijā gribu pasakīt tiem, kas negrib šādu stāvokli piedzīvot turpmāk, neklusējiet tajos brīžos, kuros jūs ieraugat, ka kādus diskriminē, pazemo vai kā citādi cietsirdīgi pret viņiem vēršās tikai tāpēc, ka viņi ir, piemēram, krievi, ticīgie, citādi domājošie. Lai kas tas būtu par jautājumu, kurā cilvēks apliecina savu dzīvi, viņam nedrīkst liekt cilvēku tiesības un nedrīkst viņu apkarot un apslāpēt. Ik viens, kas sevi ciena, ik viens, kas ciena citus, ir cilvēku cienīgs. Un ik viens, kas dara ļaunu, ne tikai apkauno sevi, bet ir pelnījis, ka viņu un viņus kā kaitniekus aizsūta uz vientuļu salu, kur lai viņi arī tad citam kaitē un kontrolē viens otru, kas mūsdienās ir kļuvis tik populārs, šis debilitātes izpausmes kopums, ka nav laikam cita ceļa, kā atkratīties no šiem dunduriem un odiem, kas nespēja neuzbāzties. Jā, cilvēki Latvijā, padomājiet par to, ko jūs paši darāt tad, kad jūs redzat tādas attieksmes pret citiem, un pateikšu kādu no piemēriem, kur es šo notikumu uzzināju atstāstījumā, un pēc tam fragmentiņu redzēju arī video versijā, ka cilvēki tikai pafilmēja dažs, un pārējie klusēja, ka kāds šoferis neapkalpoja krievu tautības sievieti ar viņas bērnu un neveda viņus mājās tikai tāpēc, ka viņa iespējams nemācēja runāt latviešu valodā. Un šī sieviete, protams, izkāpa no transporta. Mēģināja iekāpt, bet izkāpa jau nākamajā brīdī, kad saprata, ka šoferis cenšas viņu mācīt dzīvot un uzspieda propagandas vērtības jautājumus. Vai pirms 10, 15 gadiem šis pats šoferis šādi izturētos pret kādu? Taču tad, ja nebūtu morālo kropļu politika, kas uzspies šādu uzvedības modeli, viņam pat iespējams neprātā neienākt šī doma, bet tā kā viņam šim maitam šobrīd tas ir atļauts, tad viņš savu morālo kroplību realizē arī šādi. Un cik ērti šādā brīdī ir pateikt, ka viņš kopjot latviešu valodu.
Bet vai šim morālajam kroplim un viņam līdzīgajiem prātā neienāk doma, ka ir taču iespēja nevērsties pret citādi domājošo vai arī pret citas tautas cilvēkiem, nepazemojot viņu par to, ka viņš ir, piemēram, krievu tautības? Kas kaiš šiem te letiņiem, kas ir kļuvuši par turboidiotiem, turboletiņiem, kas dara to, ko viņiem liek? Viņi piedalījās, piemēram, uzpurnijā gaudoja, velciet maskas un tā tālāk, un vajāja cilvēkus, kas neļauj sev uzspiest idiotismu. Viņi šļurojās, daļa no viņiem aizgāja pāragri no dzīves, protams, ka šiem atlikušajiem pofīgi par viņiem, tautas valodā runājot, lielākai daļai pavisam noteikti. Un pēc tam viņi, kas izdzīvoja, pēc tam, kad bija sekojuši sektai, liela daļa no viņiem tagad gaudo nākamo haļāvu. Haļāvu Ukraiņi. Aidā, uz priekšu. Un kad viņiem pateiks pornorāma, tad viņi atkal līdies klaneklim priekšā un teiks, jā. Slava. Kāda slava? Jūs slepkavas. Jūs esat līdzdalībnieks slepkavībās. Jūs, kas nevis aicinat uz sarunām un mieru, bet kas aicinat galināt cilvēkus. Un nav nozīmes, kurā pusē vai tautā. Cilvēkiem nav jākaro, tautām nav jākaro. Ja kādi grib karot, tad lai viņi paši arī iet, nevis citus kūrē. Lai tur iet Baidens, lai tur iet citas lelles, lai tur iet ik viens, kas šobrīd uzstājas to, lai kādiem kaut ko uzspiestu. Visi tie salašņas, kas tur nozombēti no Zeļenska mafijas puses, kas klanās NATO priekšā tāpat kā klanījās iepriekš tur citos režīmos, viņu klanekļu priekšā. Viņiem taču ir laikam vienalga, ka tik nauda nāk. Viņiem sirdsapziņas nav, viņiem nav goda. Viņiem ir tikai viņu pašu zemiskais aprēķins. Būs tas izdevīgi, nebūs tas izdevīgi. Kā darīs pārējie? Viņam tur būs vieta tādā sabiedrībā? Nebūs. Klausieties jūs, kas apmēram šādi vērtējat savu verga statusu dzīvē. Ko jūs darāt šajā pasaulē? Jums kauns nav savu vecvecāku priekšā, sevišķi to, kas karoja pret nacismu, kuru pieminekļus jūs sildināt, nacistu pieminekļus, un tos, kas apkaroja varmākas, uzbāzeņus, tos jūs graujat. Jums kauna nav spļaut saviem vectētiņiem, vecmāmiņām un citiem tā laika cilvēkiem sejā. Kas jūs tādi esat? Mazbērni. Mazbērni. Jūs taču esat propagandas sekta. Ko jums teiks, to jūs darīsiet. Nevelti esmu teicis par tādiem arī citos vēstījumos. Jūs uzvedaties kā tādi amēbas. Jūs uzvedaties kā tādas glumeklības. Jūs esat bīstamāki par ienaidniekiem. Jūs esat kā tādi čekistu salašņas, kuriem ka tik kādu nostučīt, ka tik kādu aprunāt, ka tik kādu piečakarēt, ka tik uz kāda rēķina uzdzīvot, ka tik kādam pielaizīties, izlikties, ka tik nepadomātu kaimiņu par mani sliktu. Tādās kategorijās jūs dzīvojat. Bet tai pašā laikā esat maitas. Jo jums ir svarīgas domas, ko par jums padomās citi, bet nav svarīgas domas, ko jūs domājat paši par savu dzīvi, jo jums šo domu nav. Jūs domājat aprēķina kategorijās. Un jūs nedomājat par to, kā uz jūsu dzīvi skatās radītājs. Pavisam noteikti nē. Daudzi no jums ir tā saucamie ticīgie, kuriem paklanīties tur savu svētekļu priekšā ir gods. Kas tas par godu? Kas tas par godu? Ja brīdī, kad jūs sakat, svešu bērnu nav, jūs citu bērnu sūta drošā nāvē. Jūs liekuļu bars. Kaun dzīvot šādā pasaulē. Vēl jau vairāk apzinoties to, ka tik daudz ir tādu. Un ka tik maz ir to, kas šo kroplību ne tikai norāja, kā es to šad un tad daru, kas arī iestājās pret to ar savu dzīvi un neļauj šiem varmākām uzbāzt morālās kroplības politiku un pasaka, ka tā ir tiešā tekstā nepieļaujama darbība, kurai ir jāpretojas. Jo neviens nevienam, kā esmu to teicis vairāk kārt, tā saku arī tagad, nedrīkst uzspiest. Nedrīkst uzspiest cilvēkam pat labu nē, jo tas labais
uzspiešanas brīdī tiek sabojāts. Un ja kādam arī šis nav saprotams, tad pateikšu piemēru. Ja tevi cilvēku, kurš ir padzēries ūdeni, kāds labu gribēdams dzirdītu vēl un vēl, tad tevi nogalinātu. Tieši tas pats ir arī ar tiem liekuļiem, kuri saka, valsts vārdā, drošības vārdā, mēs taču gribējām labu, vai ne, bet sanāca kā vienmēr. Esiet uzmanīgi, un jūs esat brīdināti, ja vien esat uzmanīgi. Neļaujiet šiem lentiņiem, šīm čūskām apvīties ap jūsu bērnu un jūsu kaklu. Ja svešu bērnu nav, ja jūs to sakāt, un ja jūs to sakat pa īstam, tad arī dzīvojiet tā, ka jūs sajūtat un sevi, un savus bērnus, un arī citu bērnus, un neveiciet tādas darbības, kuru rezultātā citi tēvi vai mātes iet bojā, vai arī nesatiek bērniņi savus vecākus. Es šai pasaulē ienācu, un kad sāku sevi apzināties, manā sirdsapziņā bija ierakstīta un ir palikusi arī šāda doma, ko pateikšu vārdos. Sargāt, kopt, aizstāvēt, un jo sevišķi mazākos bērnus un vājākos. Un tās ir ne tikai sievietes un sirmgalvi, un ne tikai invalīdi. Tie ir arī tie cilvēki, daļa no kuriem jūs šo klausties, jo ja jums nav bijušas dūšas līdz šim pateikt varām nē, tad es pat nepazemoju jūs, bet saku pēc darbiem un pēc fakta, jūs esat vāji. Es aizstāvu arī jūs, cik tas ir manos kā cilvēks spēkos. Un es zinu un apzinos to, ka katrs vārds, ko esmu teicis, atradīs atbalsi vismaz kādā sirdī, kura tālāk aiznesīs šo, un tas pārtaps par sabiedrisko domu pēc gada, 10 vai vairāk gadiem, bet tiks sadzirdēts, ka neviens neko nedrīkst uzspiest. Līdzsvars ir iespējams cilvēku vidū, tikai tādā cilvēku kopienā, kur cilvēki ļauj viens otram būt. Būt pa īstam, neuzspiežot, neapslāpējot un nebāžoties viens otra dzīvē. Ne ar kādu politiku, ne ar kādām attiecībām, ne ar kādām manipulācijām, vienkārši ļaut būt.